Jā, šovakar trešais stāsts, kad es sāku saliekot kopā, rezumējot, nonākot neizpaustajā pasaulē, tā kā nāves pasaulē. Krieviski viņš ļoti labi skan javja, izpaustais, un navja, nāve, navja, neizpaustais. Tu cīnies ar bailēm. Un tu galvenais ir noturēt sevi, kas tu esi. Un nesalūst, neiejaukties vardarbīgās svešās spēlēs. Neiejaukties svešās spēlēs. Un nākošais ceļojums ir aizceļot uz mīlestības pasauli, kur tu ieraugi, ka tu nekas tev nav jādara, tu neko, ko tu vari vienkārši ļauties kaifam un eiforijai un vienkārši dzīvot tajā. Un izskatās, ka tas visu laiku ir tā kā jāsabalansē to, ka kādas spēles uzspiež tev apkārtne un no nāves pasaules un no mīlestības un prieka pasaules tu vari labprātīgi iziet ārā. Izej ārā, uzvelc, kā jau teicu, klauna cepurīti, spēlē, ko gribi. Spēlē kanalizācijas rūķīti, politiķi, milici, vienalga, ko tu spēlē, pajolīti, paspēlē, pēc tam aizies, ja tu pasmiesies. Un tikai atceries, ka tev būs jāaiziet caur nāves pasauli. Un tas ceļš būs interesants. Tāpēc, jā, protams, ka tu izejams ir tikai cik ilgi esi. Pa viena doma kaut kāds, kur tu paļaujies aizvainojumam, bailēm, dusmām, ieciklējies. Viss netiec ārā pats, tu vairs pats netiec ārā no turienes. Un tu vari dzīvot tur. Un tad tās ir reāli šausmas, jo ir tikai tavas domas. Tikai tavas domas. Un tad, es nezinu, vai cilvēks pats to var izrauties, nemāku pateikt. Vai tu jāatnāk kāds palīgs, kas tev paņem aiz rokas un izdev ārā, pasaka, ej, paskaties, kur tu esi, kas tur sūl. Ok? Gan jau tie cilvēki ārā no tā visa un iziet un beigās tā kā pēc smaga darba iet pirtī, ar tur viss kaivs, tur visi guļ uz lāviņām un viņiem nekas pilnīgi neinteresē. Pilnīgi, visi vienkārši ķer kaifu, jā, mēs esam atgriežies no šīs spēles, no ķermeņiem, izgājis caur nāvi, tagad esam pie mīlestības, vienkārši kaifojam. Un tagad tev apnīk. Labi, es gribēšu tagad atkal paspēlēšu, labi. Es tagad gribu paspēlēt. Davai, gribu paspēlēt tur. Būšu tagad, nezinu. Būšu šoferis. Es gribu paspēlēt, vienkārši šoferi paspēlēt. Vai rūpnīcas strādnieki paspēlēt. Izej ārā, paspēlējies savu dzīvīti, nāc atpakaļ. Tikai atceries. Ceļš pie mīlestības, izies savu tīrīt, jo lai ietu pirtī, pa priekšu tev vajag nomazgāt. Tu nedrīkst pirti piesāņot. Jā, un tu mazgā labi. Tā kā nāk pa visiem galiem ārā dažam labam. Un tas, kas būtu jāizdara, būtu vienkārši tik daudz jāsaprot, ka tas reāli ir. Man nav latviski vārda tādu pateikt. Man nav vispār vārda, vienā valodā, kā to pateikt. Jā. Tā kā pirms tam būtu bišķi labāk, būtu vismaz, lai tevi šļūteni nomazgā pirms tevi pirtī. Tā kā ies cauri nāves šajiem ceļam.
Nevar jau iet. Tik kāds ekstrēmists ir. Jā. Bet tajā momentā tev domas nāk pilnīgi viss, ko esi darījis. Viss pilnīgi tev norādīs acis priekšā, vai paskaties, kāds tu esi, kā tu domā, kā tu esi rīkojies tur un tur. Paskaties, kā tev apkārtni tevi ir indējis. Un parāda, ka tu esi pievienots pie tā kā filmā Matrixa pie caurulēm, tu esi pievienots. Paskaties, ko tu dari, un tagad tu cīnies. Cik ilgi tev pietiks spēka? Ja tev tu nāk virsū, ja tu esi kanalizācijā iekšā, kolektors, un tev veļās virsū visi tie sūdi, ko esi darījis, viss, kas tavā galvā ir bijuši. Viss tev veļās virsū, un tu vienkārši cīnies, visu laiku cīnies. Nu, es nezinu, panika, histērija. Jā, protams, ok, gribi uz priekšu, daries. Gan jau tiks ārā. Bet, nu, nē. Es negribu vairs. Un es iedomājos, kas tagad notiek, ka visi šitie te, kas tagad te karo un vēl kaut kur uzcaucās un iedziļinās tajos visos stāstos, kas mums te notiek apkārt. Oi. Un ja visi to ir uzsūkuši, un tas viņiem pēc tur nāks ārā, kā pa kanalizāciju, nāks visu sūku. un tev pat nebūs ķermeņā, ko visināties, būs tikai domu spēks. Un tu nezini, pie kā pieķerties. Tu nezini, kur iet, ko darīt. Ok. Ja kāds taisās drīzumā iet uz tudieni, vienalga. Pieņemsim, tagad taisās braukt karot kaut kur, vienā vai otrā vai piektajā pusē, pilnīgi vienalga. Nu, pirms tam vismaz atnāc. Aiziesīsim vismaz 3 caurules ciet. 5 caurules ciet. Tici man, tur joka nebūs. Un tā apziņa, ka tūlīt tev iebliezīs acīs, un tā paskaties, ko tu esi darījis. Paskaties! Gaidi, kas būs. Un, jā, bet iziet cauri. Manās mīlestības pasaulē, priekam mīlestības. Tā kā guļ visi uz lāviņas pretī un kaifo. Mēs esam mednis@gmail.com. Pieraksties.